no laika izradiģēt. Nav publicēts. Izstāsti. Čau, Zanda. Es vienkārši uzreiz domāju, ka tu varētu pateikt savu pieredzi ar vilkmi, kā tev ir, jo redzi, tev tie lēmumi ir jāpieņem, kā tev ir emocionāla autoritāte, tātad tev ir jāpārguļ ar domu, ar lēmumu, bet mums nesen tieši bija saruna par šo, kā tas ir, vai tas tiešām tā vienmēr strādā, un vai ir reizes, ka tomēr, tev ir tā emocionāla autoritāte, man arī izgrib apstīties, ja tev ir 20 vārti. Nav man 20. Tev nav, jo man ir 20 vārti, kas runā par to, ka, patiesība ir tagadnes mirklī tikai un vienīgi, ja? Nevis vakar, aizvakar vai rītdien. Un tad ir interesanti, ka tu it kā zini, ka tev ar lēmumu ir jāpārguļ, bet ir tās reizes, kad ir vienkārši ir. Un tad varbūt tu vari pastāstīt, kāda tev ir tā sajūta, tu vienkārši tā kā paklausi tai vilkmei, vai kur tev nāk un kā tu to saslēdz, vai tu to ar cilvēka dizainu saslēdz, vai tu vienkārši tā kā, cilvēka dizains man ieliek kastītē, es ļaušos. Un vienkārši kāds ir rezultāts tam, vai tu tomēr tas lēmums, jo saka tā, ja tu nepieņem saskaņā ar to savu autoritāti, tad dzīve tev parādīs, ka tur būs tas tavā gadījumā tā būs neapmierinātība, ja? Bet ja visi iet kā smērēs, tad ļoti var murrāt kā kaķis apmierinātībā. Jā, es nevaru pateikt, vai tas bija tieši cilvēka dizains. Es nemāku no mikrofona. Jā. Es nevaru pateikt, vai tas bija tieši cilvēka dizains, kad ienāca manā dzīvē, bet es varu pateikt, kā bija pirms kaut kādiem gadiem, ja? Es biju cilvēks, kas vienkārši varēja savākties projektus, un man likās, ka visas idejas, kas ienāk manā galvā, man ir jārealizē, ja? Un es tiešām lēmums nepieņēmu, pārdomājot, ja? Tas bija, tas ir nenormāli interesanti, man liekas, šitas ir jārealizē, un tas arī nenormāli interesanti, un arī tas, tie 11 vārdi, ja, kas man šito tā kā trigerē. Vai tās idejas? Tās idejas. Ideju vārti, jā. Un, bet tad vienā brīdī, es domāju, ka vairāk tur bija tas dzīves pieredze vienkārši apstādinājums, saprat, ka tas to visu nevar izdarīt, jā. Un arī, protams, cilvēku dizains ienāca manā dzīvē, un es sapratu, ka viss man nav jārealizē, un ka man ir tā kā mazliet jāpārdomā, kuras liek savu enerģiju. Uzzinot to, ka es esmu emocionālais ģenerators aptuveni to gadu atpakaļ, es tiešām sāku piefiksēt, kuras pieņem lēmums nepārguļot ar ideju, ja? Un tas man iedeva tādu riktīgu momentu, bet tagad īstenībā, kad tas gads ir pagājis un es vairāk esmu saugus ar tām gēnu atslēgām un pati mainīsies, tad tieši šonadēļ, mēs runājam par to, ka es tā kā vairāk, man liekas, ka man tik ļoti vairs nevajag bezmazai, to dienu bezmazai tam lēmumu pieņemšanai, kad man ir tā kā vairāk var uz spoti tā kā, sajust, vai tas ir vai nav. Bet tomēr ir tādi lēmumi, man liekas, kas ir tādi pilnīgi kliedzošie, kurus točni zinu, kurus varu mirklī pateikt, vai tas ir man. Bet ir tādi mazāki lēmumi, kur tomēr vajag to emociju vilni tā kā izdzīvot. Un tie lēmumi, kuri piemēram, ir tādi, kurus es jūtu uzreiz, tie varbūt arī ir tādi lielāki dzīves lēmumi, piemēram, nezinu, kaut kādas vai lekt vai nelekt kaut kādās apmācībās, vai braukt kaut kur vai nebraukt kaut kur, ja. Piemēram, maijā es biju netīšām nokļuvusi arī šeit dzīvzemē, ja, vienā retrītā, un tas bija, man liekas, tik kliedzošs, kuras vispār, tur no visām malām mans ķermenis teica, jā, man tur ir jābūt, un tur tā atbilde bija tā kā uzreiz, bet es zinot, es esmu emocionālais ģenerāls, un tomēr vajag mazliet padomāt. Es, protams, pārgulēju ar to ideju, bet tā atbilde jau nākamajā dienā bija tāda pati, jā. Un, protams, pieņemot to pareizo lēmumu, un tas arī pēc tam atspoguļojas, ka tas bija īstais lēmums, jā. Bet es tagad nezinu, vai es varu atcerēties pēdējā laikā kaut kāds pieņemts lēmums, kurus es tomēr esmu pieņēmis tā kā, ķipa nepareizi lēmumu, ja? Jā, uzreiz tā nenāk. Jo, ja es tieši iedomājos, vai tev ir bijis tas, kad tu atceries tāds gadījums, ka tu nezināji varbūt par savu emocionālu autoritāti, vai arī, kad tu zināji, bet vienkārši, jā, kad ir tas, ka tu saproti,
nebija ok. Vai tu atceries pirms varbūt cilvēka dizaina to, ka tu mēdzi sasteigt lēmumus? Vai tādu tu atceries? Vai pa lielam varbūt, ja tu tā domā atpakaļ, tev liekas, ka tu jau vienmēr tā esi nesteidzīgi. Kā tev pašai liekas? Vai tu pasaki jā tā ātri? Zini kā, kaut gan man ir tā emocionālā, bet tā, es nezinu, tā ir vilkme laikam, jā. Tur, kur es sajūtu to vilkmi, momentā, jā. Tomēr, ja es esmu pieņēmusi to lēmumu, visbiežāk tā ir bijusi arī tā patiesā, tā kā, kad jā, tas ir tas īstais pareizais lēmums, bet, protams, ir bijuši tie trešās līnijas kļūdas, jā, bet vairāk es to attiecinu uz to pārāk daudz ideju sagrābšanos, kas ir bijušas, 11. vārti. Tiešām tā, ka nav tās prioritātes, ko tiešām es tā kā, varbūt ilgtermiņā tiešām gribu realizēt. Man arī ir 11. vārti, un es zinu, ka Dacei un Andrim, vai ne, jums abiem arī ir 11.56, jums abiem bija tas kanāls 11.56? Jā, varbūt vēlāk varēsiet padalīties par to kanālus arī jūs paaicināšu. Jā, jūs sajutīsiet vēl, jā? Par 11.56 mēs pie šī varēsim atgriezties, jo man šķiet, ka tās kartas būs sakārtas, varat papētīt, cik daudziem ir tie 11, tie ideju vārti, kad idejas birst kā no pārpilnības raga, un es zinu, ka man pašai bija kādreiz tā, kad man jau sen ir ideju klades, es kaut ko tādu savā dzīvē ieviesu, kad man nāk ideja un es viņu pierakstu, un man jau tās klades ir jau čupiņa, jā, un tad, kad es uz tām savām idejām skatos, es jau saprotu, ka, daudzas idejas ir labas, bet man nav to prasmju, jā, viņas tā kā izdarīt. Un tad reizēm sāku kaut ko apgūt jaunu, tāpēc, lai varētu to ideju realizēt, man ar saviem 16. vārtiem, kas ir tie prasmju vārti arī, jā, ir tā tendence, tad šito. Bet tad, kad es sapratu, ka man tās idejas, viss, kas nāk pie manis, viņas nav obligāti mani jārealizē, kad es viņas varu nodot tālāk citiem, un īpaši vēl kā manifestors vai ne, kurš šeit ir pa lielu, lai inicijētu kaut ko, tad tas man tik ļoti atbrīvoja no tā, ka hei, un tad man atlika tikai saprast, kuras ir tās idejas, tās, kuras neatkāpjas, kuras pie tevis paliek. Un man liekas, tev arī, vai ne, ir tas, ka tas atnāca kaut kādā mirklī. Jā. Kā saklausīt? Kā tu saklausi, kuras ir tās? Tās ir tās, kuras, tiešām viņas neatkāpjas, viņas ir blakus visu laiku, bet viņas tiešām klusām čukst, man liekas, kaut kur. Un tās bieži vien arī, diemžēl, tās idejas, kuras es tā kā atlieku arī, tās var tā kā pagaidīt, bet viņas, viņas čuks tā kā klusām, bet ļoti, ļoti neatlaidīgi. Un tur, es sirdī jūtu, ka tas ir 100% jārealizē, tā kā ideja. Jā. Bet, ko tu teici par tiem 11 vārdiem un to ideju klādījām, man arī, protams, tāds ir, nezinu, vismaz 10. Bet ko es pamanu, kad daudz no tām idejām arī ir tādas, kuras man ir jārealizē, bet nav jārealizē tad, kad viņa ir atnākusi pie manī. Un es to klādi varu atvērt, nezinu, pēc 3 gadiem tieši īstajā mirklī, kad viņai jātiek paceltē tā kā augšā. Un man bieži ir tā, ka man tās idejas ir tā kā 1, 2, 3, un es jūtu, kaut kas trūkst, kaut kāda informācija vēl drusku trūkst. Un tad ir kaut kāds mirklis, tāds moments, kur es saprotu, bet šajā vienā mirklī man saslēdzās tas, kur man likās, kur viena ir 2 ideja, un beigās saprotu, ka man ir varbūt tās vairākas idejas jāsaliek vienā kaut kādā. Un tas arī ir interesanti. Bet pie idejām mēs atgriezīsimies. Zinu kā, es biju domājis aicināt par projektoriem parunāt, bet es tagad sajūtu tādu sajūtu, kad es gribu, lai Santa var atvelties uz šeieni, jo jūs tā forši pārklāsieties ar Elīnu, jo tu esi intuitīvais manifestors, nāc vien šurp, un Elīna ir intuitīvais projektors, un tad mēs aizkarsim jau kaut kādu diedziņu, par ko noteikti... Nē, tu sēdi tepat. Tu sēdi. Viņa sēdēs te. Nāc sēdi. Apsēdies. Jā, vārds sakot, es ar Santu padalīšos, mēs abas manifestāri draudzīgi padalīsimies. Un es vispār es atcerējos, man jautājums Elīnai radās par to interesanti, vai Elīna arī sajūta Santas manifestora auru. Jums iespējams drīz būs, vai jau ir projektiņš kāds, kas tur top kaut kur lēnām backstage'ā. Un tad viņa ir manifestors arī. Un, jā? Bišku ir, dzirdi ko?
Man jau tā neliekās. Es ar savu atvērtības kanālu un visu Bet, zini kā, Leldi, mēs mašīnā tieši runājam, es teicu, ka man vīrs ir manifestors un tu esi manifestors, bet tava aura, man liekas, tāda, nu, tik pievelkoša un draudzīga priekš manīm, bet mana vīra aura, viņa, pieskaries man, tā, kad, labi, viņš man ir divas lielākais skolotājs atsūtīts, bet, teiksim, es jūtu atšķirības tā aurās. Jā, jo noteikti daudz ko nospēlē visādi kanāli un aktivācijas, un kā arī tie cilvēki ir sakonektējuši, vai tu viņi jau, kā tu viņus iepazīsti, jo mums sanāca tāda dziļa iepazīšanās caur gānu atslēgām patiesībā, kas uzreiz ir tāds, man liekas, deep sirds savienošanās, tā diezgan ātri, jā, tādas. Bet tagad jūs man abas sēžat, tev arī bija jūs abas vieno 1-3 profils, vai ne? Bet tikko, tā kā tu sēdi, jo es vēl tev pajautāšu jautājumus, bet tu varbūt uzreiz pastāsti drusku to atšķirību, kā tu dzirdēji, vai ne, par to vilkmi. Tu zini, kas ir ģeneratoru vilkmi, ka viņam ir tā kā jāsajūt savs jā, nē. Un tev ir tas, tu esi intuitīvais. Un pastāsti to savu sajūtu varbūt, kā tu klausies tai savai autoritātei, un varbūt kādu pēdējo laiku, kā ir pēc tā dizaina, ka tu uzzināji, ka tev ir jāklausa gan impulsam, kā manifestoram, gan, ka tu sajūti un ka tā intuīcija ir tā, kas tomēr pasaka, un arī, vai tu jau vienmēr tāda esi kā bijusi, vai tu tomēr bija laiks varbūt pirms cilvēka dizaina, vai pirms kaut kā cita, kur tu tomēr sekoji vairāk prātam? Es pat nezinu, man laikam tā intuīcija vienmēr ir bijusi. Es nezinu, dzird? Jā. Bet, uzzinot, ka viņa man ir tā stiprā puse, tad es daudz vairāk klausu saviem impulsiem. Ja es jūtu impulsus, vienkārši eju un daru un daudz nedomāju vairāk. Un tā kā ir tāda lielāka paļāvība izmantot šo savu talantu vai, nezinu, dāvanu. Bet tas iekļauj arī spontanitāti, bišķiņ. Jā, jo spontāni es esmu bijusi visu laiku, un tā kā visi vienmēr brīdījušies, kā ātri vai pēkšņi vai kaut kā, un tā. Jā, tas man tā vairāk salicies. Vai tev citi pārmeta to, ka tu pārāk ātri pieņem lēmumus iepriekš? Jā. Un tagad tev tas ir atbrīvojis? Es vienkārši eju un daru, pat ja, tā kā cita nepavākas, tāpat eju un daru, un parasti kāds pavākas. Man vienmēr ir bijis grūtāk saprast, kāpēc citi tādi nav. Tā kā, ejam un daram, ko tur daudz domāt, bet tagad saprotu, ka katrs ir pilnīgi savādāks un savādāk pieņem lēmumus. Jūs varbūt tagad divatā mazā tādā dialogā varētu parunāt drusciņi viena ar otru par savu 1-3 profila pieredzi, un varbūt, man liekas, diezgan daudz, kuriem ir 1-3, un varbūt kāds sadzirdēs sevi un apjautīs kādu savu stāstu. Kā ir ar tām trials and errors, ja, kad darām, izgāžamies, bet īstenībā trīniekam jau izgāšanās neeksistē, kā mēs zinām, un vai tas arī ir bijis kaut kas tāds, kas arī bija tā kā jāsaprot, vai atnācis ar kaut kādu pieredzi, ka tas ir ok, kļūdīties un mēģināt. Man liekas, tev, Santa, vispār trīnieki ļoti saist ar uzņēmējdarbības enerģiju, ja, tas ir visu par un ap uzņēmējdarbību, jo uzņēmējdarbībā, ja tu ej, tad tev ir jābūt gatavam visam, ja, jo nekas nekad notiek pēc plānā. Lūdzu, padalies. Jā, man vienmēr ir bijis tā, ka gribas visu izmēģināt, un tad to, pilnīgi dažādas lietas, un tad ir citi domā, ko atkal tu izdomāji, vai kas te tagad ir. Un uzzinot to, ka tas man nāk dabīgi, es pati arī vairāk pieņemu to, ka man patīk spēlēties un mēģināt un kļūdīties vai nekļūdīties, vienkārši visu laiku kaut ko jaunu prasās izdarīt. Es nezinu. Man, piemēram, uzzināšana par to 1-3 profilu bija tāds diezgan liels atvieglojums, jā. Tāpēc, ka es esmu tāds eksperimentētājs pa dzīvi vienmēr bijusi, man patīk kurķēties riktīgi, un man patīk darīt dažādas lietas. Un man arī apnīk lietas. Es neesmu no tiem ģeneratoriem, kas var darīt visu mūžu vienu un to pašu, jā. Un tas, kad es, teiksim, neturpinu vienu lietu, ilgstoši, ļoti ilgstoši, tas man lika tā
Labi, Tev arī ir tie es tā drīkstu, 34. jā. tie multitaskotāji vārti, Jā, 34. un tu tāpēc runāji ar arī Elīnu, tev es tas tieši ir, vēl jā. gribēju prasīt, vai man arī nav kaut kas no tās enerģijas, Jā, jā. jo es, Tev ir viss kanāls 57, 34 Jā, spēka jo man- kanāls. jo es daru vienlaicīgi dažādas lietas, un viena lieta man tā kā garlaicīgi darīt visu laiku. Bet jā, tas 1-3. Nu, it sevišķi, teiksim, es arī šobrīd pārēju no viena dzīves posma uz kaut kādu pilnīgi citu posmu, kad man pilnībā tā kā nomainās, nu, pilnībā nē, daļai, kā lai to pastāst tādiem vienkāršiem vārdiem. Nu, katrā ziņā es vēru savu uzņēmumu ciet un tādas lietas, kuras es arī daudz ko mācījusies. Un, nu, ir tāda pieņemšana pret sevi, ka es varu tā kā arī noslēgt vienu posmu un es viņas neuzskatu tās trīnieku kā kļūdas tiešām, bet nu, tādas riktīgas, kā tādu riktīgu blessingu, es nezinu, kā latviski tas ir. Svētība tiešām kā ļoti liela svētība, jo nu, tās mācības, kas ir gūtas un pieredze, viņa ir, nu, man liekas, neatsverama kā trīnieka tās mācības. Un man liekas, ka es šitā te ar savu profilu varu iet pa dzīvi un tik daudz iemācīties, man liekas, ka tas ir riktīgi kruta. Un es atļauju šobrīd sev darīt dažādas lietas. Un galvenais, kad man nav vairs tādas šaubas, nu, ja arī es pieņemu, ka varbūt tas emocionālais lēmums, varbūt viņš nebūs īstais, es zinu, ka es no tā gūšu riktīgās mācības. Un man pat ir tagad bijis tā, ka man pat visas zīmes it kā rāda, ka man tur ir jāiet, un visi eņģeļu skaitļi, un visas zīmes, un visi putni, un viss. Un es aizēju tur, un tomēr es tā kā, nu, vācis atkal izgāzos. Bet tad es saprotu, nē, ka man tur speciāli ievilka, tāpēc, lai es gūtu to finālu mācību vēl vienu reizi, rekurzanda reizes, šitas nav vairs priekš tevis. Ej tālāk un eksperimentē tālāk ar savu trīnību. Es arī ļoti līdzības saskatu, jo man arī liekas, ka nu, ir riktīgi interesanti dzīvot, ka tu vari visu laiku kaut ko jaunu un kādreiz likās, nu, tad nostabilizējies, dari kaut ko vienu vai kā tu dzīvē māca, bet riktīgi forši darīt visu kaut ko dažādu un tiešām gūt mācības, kuras citos ceļos. Vismaz man nebūtu interesanti mācīties, vai es varbūt neiemācītos. Es par to 1-3 man vēl viens ienāca prātā jautājums, tāpēc, kad, nu, saka, ka 2-4 profils, ja, ir tāds vislielākais pretstatu profils, kur divnieks ir tas vienpatis un četrnieks ir tas, kurš grib iet, nu, kuriem vajag tos cilvēkus, nu, kaut kādā ziņā tādi beigie pretstati. Bet man liekas, ka arī 1-3 kaut kādā ziņā ir diezgan pretstatīgs profils tādā ziņā, kad vieninieks ir par to teorētisko izzināšanu, izzinām, vajag ievākt informāciju, lai mēs justos droši, mums ir jāzina. Un tad ir tas trīnieks, kurš ir, ko tur daudz lasīsim, metīsimies eksperimentā, jā. Un tad es gribēju paprasīt, kā jūs izjūtat tomēr, nu, 1-3, jā, viennieks it kā ir apzinātā tā līnija un saka, ka tā apzinātā profila līnija ir tā, kur varbūt, ar kuru mēs pat vairāk sevi asociējam nekā, nu, kad mēs ejam apzinātības ceļu, tad mēs arī to otru vairāk tā kā sākam. Bet kā jums ir, vai ir bijis varbūt kaut kad iepriekš dzīvē, kad ir atturējis tas bailes, ka izgāzīšos, vai es pietiekami daudz nezinu, ka tas ir atturējis, piemēram, kaut ko darīt? Vai tomēr tieši tas, kad ir 1-3 profils, ir tas, kas ļoti palīdz neiestikt tajā pārāk ilgajā teorijas izzināšanā? Man laikam tieši tas otrais variants, ko tu minēji, jo kā man vilkme iet un darīt vai mēģināt un eksperimentēt daudz lielāka nekā tur. Bet man, protams, patīk arī ļoti pētīt visu un mācīties, un tā kā es varu aizrauties par jebkādu tēmu. Un tā kā jebkura tēma, un man uzreiz interesē dziļāk, kā tas viss notiek un tā. Tev vēl ir tas skaistais kanāls, talanta kanāls 1648, kas ir prasmes un, nu, un tātad tas dziļums, jā, un tad tas ir talanta kanāls. Un, tas, man liekas, ļoti skaisti tur vēl pievienojāt. Man atkal liekas, ka man ir pilnīgi, nu, tā kā pretēji, ka man liekas, ka man vajag tādu, es tāda piesardzīgāka. Man liekas, ka man, nu, tā kā lēnāk tas viss notiekās, jo, piemēram, tagad, man liekas, 2 gadus man ir tādas mega transformācijas, jā. Man liekas, nu, come on, nu, cik ilgi tu vari, nu, tā kā es jūtu, ka man to jauno vajag sākt, jā. Un man tas jaunais veidojas, un es pat zinu, kas man ir jādara, bet es tā kā vēl piesardzīgi, nu, tā kā, nu, labi, es vēl pamācīšos višķi. Nu, vēl ievākšu informāciju, nu, vēl nostabilizēšos, nu, un nav viegli citreiz, bet es zinu, ka man jālec, šomēnes man jālec. Es izvilku arī kārtiņu, man viņa ļoti smaka bija šodien.
Jā, Es teicu, ka jāiet ir uz priekšu. Zini kā, es tev vēl gribu pajautāt, jo tu man esi stāstījis privāti dalījusies ar to, un es varbūt, tu vari, varbūt visam, nezinu, cik īsti vai gari, kā tev sanāk. Es vienkārši iedomājos arī par to, par manifestoru, to būšanu, un tev arī vīrs ir manifestors, varbūt tā kā tev arī tur būs kaut kas, ko piebalsot, un dēls. Un tev arī bija bārni, 2 veseli bārni, un saka vēl, ka manifestori ir reti sastopami, skaties, man ir meita manifestori Santai, veseli 2 bārni manifestori. Jā, un piedāvā viņam tāpat kā man liekas 2, 4 un emo. Jā, mēs tur tā kā līdzīgi kaut kur. Bet es gribēju par tiem manifestoriem arī saka, ka viņi reizēm ir ļoti uz priekšu laikam, ka viņi redz uz priekšu lietas, ko citi varbūt vēl neredz. Un es atceros, ka tu dalījies par to, redzi, tas, kā es teicu, trīnieks ir tas uzņēmēja gāns, ja? Un tu man stāstīji par to, kā tev arī kādreiz kaut kāda ideja bija, ja? Un tev varētu to darīt, tādu biznesu virzīt jau pusauģa gados vai kaut kā tā. Un tas ir tas, manuprāt, varbūt tu nedaudz par to vari pastāstīt, ja? Par šo pieredzi, ko es zinu, ka mēs esam runājuši par to. Bet man vienkārši liekas arī ļoti atspoguļo to, kā tiešām manifestors jau kaut kur redz uz priekšu, bet citi apkārt vēl tā kā, tas taču nestrādās, jā. Un varbūt tev arī kaut kas uzradīsies par vīru. Jā, es nezinu, ko daudz tur stāstīt, bet tā ļoti bieži ir gadījies. Ir sevišķi pusauģu gados, kad es pati nevarēju visu izpaust, kā tās idejas, kas man bija no vecāku puses. Un, ko tu tur atkal izdomā? Un tad pēc pāris gadiem tāda ideja jau ir. Un, jā, tas gadījies ir vairāk kārt. Un tad tagad, zinot to, es vairāk paļaujos un uzticos, un ja es to sajūtu, tad es mēģināšu to realizēt un nebaidīties. Man pirmais, kas ienāca prātā, bija, teiksim, mans vīrs un elektroauto, ja? Elektroauto vēl tā kā nav ļoti populāri Latvijā, un mums parādījās elektroauto vairāk kā gadu atpakaļ. Pirmais tālais brauciens man bija pie Elīnas pēc tetāvējuma, kas man bija ļoti liels pārbaudījums, jo mums tikko bija parādījies elektroauto un vajadzēja braukt uz Baltinavu no Jelgavas. Un man vīrs ir manifestors 1.3, un viņš visu tur pilnīgi izstudēja no līdzi, jā, par to elektroauto, un viņam tur ar čaļiem arī ir diskusijas, jā, vai tas ir tā kā, tas ir jā, vai tas ir nē, un vai tas ir tagad jaunajam laikmetam, jā, īstais auto vai nav īstais auto, bet viņš tā kā, bet viņš lec iekšā tajā jaunajā, jā, un tā kā nebaidās, jā, no tā. 1.3. Viņš, mašīnas tur viņa pēc studēja, jā, tas elektroauto un kaut kas jauns, jā. Un otrs bija, kas vienkārši ienāca prātā, kad viņš pamanīja darbā vienu grūtnieci, kuru nevienam nebija paziņojis, ka viņa ir grūtnieci, un viņš jau tā kā saprata, ka viņa ir grūtnieci, ka viņa gaida bērniņu, tā kā es nezinu, kāpēc man ienāca prātā. Vai tas varētu būt manifestors? Starp citu, man liekas, ka es arī vienmēr zinu, kad kāds gaida bērnu, kad vispār turpat vēders nav redzams. Bet es šitā stāstu, es toči nezinu, tur šitas par to liecinu un tas par to liecinu, bet neviens tā kā nav vēl pamanījis. Un beigās viņam izrādās taisnība. Jā, super. Zin kā, mēs sēžam un mēs vispār gribējam arī, mēs tur ietām, noteikti būs saruna par gānu atslēgām. Es tikai tagad nevaru saprast, vai to pēc kāda, pakustiem varbūt otrā daļā drīzāk, un tad mēs par to cilvēka dizainu vairāk. Jo es gribēšu uzaicināt varbūt uzreiz dabiski nomainīt jūs Elīnu, kas ir projektors Elīna, un varbūt viņa arī būs kaut kas par biznesu pastāstāms, tieši projektors biznesā, kā tas ir, un mēs te ļoti forši nomainīsimies. Tā kā paldies jums, meitenes, un mēs noteikti vēl parunāsim. Tā, es uzlikšu drusku video vienu pauzīti.